Diemžēl jūsu diagnoze ir reta slimība. Ārsta un pacienta lomu spēles bija viens no elementiem izglītojošajā nodarbībā, kas norisinājās Vidusdaugavas NVO centra dienas centrā Kopā būt. Latvijas Reto slimību alianse viesojās Jēkabpilī, lai spēles veidā informētu iedzīvotājus par pacientu tiesībām un pienākumiem, tostarp arī par iespējām sūdzēties pacientu tiesību pārkāpuma gadījumā un aizstāvēt savas intereses valsts līmenī. Iedzīvotājiem ir ļoti dažādi jautājumi, un visvērtīgākā ir tā praktiskā pieredze. Jo no tās pieredzes un tiem gadījumiem, ko mums stāsta cilvēku apmācībās, mēs arī gūstam gan sev lielu pieredzi un meklēt atbildes, kā rīkoties reāli situācijās, gan arī tas bagātina arī šo mācību materiālu. Jēkabpiliešiem visvairāk jautājumu bija par ģimenes ārstu darbu, kur vērsties, ja ģimenes ārsts pavirši strādā, kur saņemt palīdzību dienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, un vai ģimenes ārstam ir pienākums atbildēt uz telefona zvaniem ārpus sava darba laika. Nodarbības vadītājas uzsver, ka ģimenes ārstam šāda pienākuma nav, bet ir citas iespējas saņemt konsultāciju. Ģimenes ārstam tiešām ir šis darba laiks, tieši tāpat kā jebkuram darbiniekam, un aicināt izmantot ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni un zvanīt brīvdienās un darba dienu vakaros un brīvdienās, kad ir nepieciešama mediķa konsultācija. Kā arī dzeni, ja gadījumā ir nepieciešama kāda konsultācija pie pediatra, kas būtu specifiskāk tātad maziem bērniem, vecāki noteikti to var izmantot pacientu portālā, kas ir bērnu slimnīcai arī sagatavots, kur var pieteikt šo attālināto konsultāciju jums neilgā laika sprīdī atzvanīs speciālists un bez maksas, respektīvi valsts apmaksātā, kārtā sniegš šo konsultāciju. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa numurs ir 66 016 001. Savukārt pediatra konsultācijai var pieteikties Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas mājaslapā. Nodarbības laikā tika atgādināts arī par pacienta pienākumiem. Primāri mēs paši esam atbildīgi par savu veselību, tādēļ mūsu pienākums ir arī pašiem laicīgi parūpēties, lai par rokai būtu ārstniecības iestāžu kontakti un ārstu konsultatīvie tālruņa numuri. Ļoti noderīgi patika, uzzinājām daudz ko, kur zvanīt, ko jautāt, ko mēs nepareizi darām, ko pareizi paslavējam mūs, ka mēs kaut ko arī zinājam, mācējam. Tā kā cilvēks medicīna visus skar, tad tas arī ļoti interesanti ir. Kaut ko jaunu vienmēr var uzzināt, ne visu var atrast arī internetā, jo cilvēka informācija vienmēr ir visvērtīgākā. Uzzinājāt kādu jaunu tālruņa numuru, kur zvanīt? Jā, kā iegūt, piemēram, kvotas, kur varētu tikt pie ārstiem. Katrs nodarbības dalībnieks saņēma Latvijas Reto slimību alianses izveidoto mācību materiālu, kurā apkopota svarīgākā informācija par pacientu tiesībām un pienākumiem. Šis materiāls ir pieejams ikvienam arī elektroniski Latvijas Reto slimību alianses mājaslapā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.